NLB. Un pirmā spēcīgākā NLA attiecīgi. Vārds nomētāji tā būs precīzāk teiks, bet savas iespējas Itāļi izmanto ļoti labi, tā kā mūsu aizsardzības līnijā jābūt ļoti. Atkal Hofers atpakaļ aizsarga mūsu zilo līniju. Un arī pa pie Edgara Lūsiņu, viņš šo pirmie būs Latvijas izlaists. 5 pret 5, tad kad 10 sekundes. Pretuzbrukums 4 pret 2, bet paspēja 2 mūsējie vēl atgriezties atpakaļ, tā kā 4 pret 4, bet moments bija un Edgaram Lūsiņu. Un tagad vārtu priekšā tur ļoti labi nospēlēja mūsu aizsargi, neļaujot izdarīt metienu, paceļot pretiniekiem noju. Un vēl viens raidījums vārtu virzienā, Edgars augstāk un Rips varēja ielikt vārtos. Šis ir metiens rikošets, tur bija paspēja Itāļi. Kā tā nemanāmi, bet mēģina kontrolēt spēles gaitu. Šie naturalizētie spēlētāji, kurš ne visai sen spēlē Itālijā vai tomēr? Un tagad gan atstājā, vēl 35 sekundes. Skaidliskajā vairākumā visticamākais šobrīd tiek mainīts aizsardzības zonas veido uzbrukumu. Metiens, Edgars Lūsiņš iesaistās spēlē, nebija īpaši spēcīgs šis metiens. Raidījums uz vārtiem. Kļūdu savas zilās Ripa un Edgars Lūsiņš, Ripa nav vārtos. Jā, tomēr nav, Edgars glāb tomēr šajā situācijā un pēc tam jau. Bet uzbrukums turpināts. Tāds ļoti saulēcīgs atgādinājums mūsējiem, ka nedrīkst aizmirst spēlēt arī aizsardzību. Un redzam, no kā tas viss sākās. Solza. Pārķēra ripu un metiens. Tad Edgars Lūsiņš ripoja garām vārtiem un tur laicīgi paspēja atgriezties atpakaļ. Mārtiņš. Mazliet viņa pieturēja, viņa noju, ar to pietika, ar noju drīkst turēt, ar roku nedrīkst noju turēt, ar noju, lūdzu, var pacelt noju, var. Un neļāva mūsējiem neko pasākt. Lūsiņš aptur ripu pēc. Tien bija pa viņu vārtiem, un tā ir tiksējusi statistika. Un tagad vēl viens metiens, un Edgars Lūsiņš ļoti drūmi. Nešķīrās izdarīt metienu. Saguruši izskatās abu komandu spēlētāji, ilgi šie hokejs bija laukumā, bet arī tāds pretuzbrukums nesanāca, un tagad ripu atvairē. Protams, Itāļi līdz ar to iegūdami ripu vieglāk tiek no zonas. Un tagad uzņēmuši ātrumu. Piespēl vārtu priekšā Lūsiņš. Tagad Itāļu atbilde. Un Lūsiņš. Piespēlēt Itāļu mūsu aizsardzības zonā. 8 minūtes līdz spēles beigām. Nekāda brīnuma. Redzam atkārtojumā šo metienu. Tā arī palaidu. Grozīja galvu, Edgars Lūsiņš, bet bija. Un piespēl gar vārtiem un gandrīz. To jārēķinās, tas pats Solesens, tas ir tie Vankūverā, kā sagaidīja. Izredzes abām komandām ir. Pašiem tās ir jārealizē. Atļāva izdarīt, mētīt. Tur acīm redzot laukums stūrī bija pārkāpums. Pirms tam jau bija roka, jau bija pacelt. Piespieduši viņu mūsējos pie vārtiem. Šobrīd mēģina izspēlēt kādu metienu. Lūsiņš. Tur aizsargiem. Un Edgars Lūsiņš spēlē teiceni. Sekundes. Redzam to Tolesena metienu un Edgars Lūsiņš darbībā. 3 norvēģi jau bija vārds priekšā. Gatavi atsistori. Norvēģiem pilns sastāvs. Lūsiņš. Roimarks ieslido stūrī, rips saglabā. Atspēl atpakaļ Lūsiņš. Atvaira un arī piespies pie lēdus. Šo vietu teorētiski vairs pat nevar būt. Un Edgars Lūsiņš. Redzam šo uzbrukumu. Viens pats vārds priekšā. Pēc triks. Uzbrukums mācījās triks. Un Edgars Lūsiņš vēlreiz. Veltiņš centās uzsist pa noju Lorencenam. Tas jau ir tāds visai sāpīgs sitiens, bet kā jau Anatolijas teica, Norvēģi spēlē līdz galam. Devās izmest ripu no zonas. Olefsens, raidījums uz vārtiem un Lūsiņš ar Maksimu. Lorencenam bija iespēja lieliska, tiesa no 0 leņķi, viņš gandrīz meta paspērē. Norvēģi tikai noliec galvu, arī pacēl roku. Un Lūsiņš. Vēlreiz Lūsiņš. Redzam Edgars Lūsiņš darbībā.
Divās epizodēs pēc kārtas ļoti labi nospēlē Edgars Lūciņš. Ripa pie Edgars. Norvēģi bīstam uzbruk. Labi piespēle un Edgars Lūciņš. Edgars Lūciņš. Paspēja pārvietoties uz tālo stūri un arī Edgars Lūciņš. Nu redzam. Jā, triks perfekti piespēlēja, patiešām perfekti piespēlēja aizsargam Erikam Norvēģi tagad spēlē skaitiskajā vairākumā. Labi, jā, uzspēlē Lūciņš un vēlreiz. Edgars metas ripas ceļā pojats. Lūciņš ķer ripu un pastūp. Nevienam pat pietuvoties no Norvēģiem. Jā, viss. Tas ir mans vārdsargs. Itāļu aizsargs. Un Edgars Lūciņš. Dāls Andersens izdarīja šo metienu. Jā. Arī viduszonā. Abas komandas apmainījās laipnībām, beidzot ripa ir aiz mūsu. Nu, grūti bija. Mēs tāpēc droši vien arī sekoja piespēle. Ripa elements tāds pats kā ierasts kontinentālajā hokeja līgā. Un paveicās. Gāt vārtus. Jā, nu, Liško būs noraidīts. Aizsardzības bastions šobrīd tie atkal ir atjaunot. Redzam, vārtu priekšā divi spēlētāji un lieliski spēlē Edgars Lūciņš. Teiksim tā, savā vārtu laukumā. Redzam, uzmetiens uz vārtiem. Pamanīja ripu. No šā punkta lieliski. Norvēģi vienalga mēģina uzbrukt. 3 minūtes 20 sekundes. Latvija pilnā sastāvā. Bet uzbruk Norvēģija un Edgars Lūciņš. Un šeit ļoti rupi nospēlē. Pēdējo, ka tāpēc, ka viņš bija cīņā ar mūsu spēlētāju ar Široko. Jā, nu tur Pārti tukši Norvēģiem. Garām. Ar tiešām nozīmē viduszonā. Atgriežas to Norvēģi. Edgars Lūciņš. To pie ledus spēc izdarīja šo metienu. Edgars Lūciņš ļoti droši nospēlēja.